Mums labrīt, jums čau, dodamies ekskursijā. Labrīt vēlreiz. Jā, mums ir rīts, jums visiem čau no mums. Un kārtējo reizi mēs dodamies ģimenes ekskursijā, un šoreiz mēs dodamies uz Valmieru, Valmieras apkārtni. Un, protams, kā parasti, mēs pa ceļam piestājam sameklēt geoslēpni. Geocachings tas ir tāda superīga izklaide, kur jūs varat doties gan ar draugiem, gan ar ģimeni, individuāli vai vienalga ar ko, meklēt slēpņus un, kā saka, iepazīt Latviju un atrast jaunas vietas. Un šoreiz mēs arī esam piestājuši pirms mūsu pirmā apskats objekta pakaļ vienam geoslēpnim. Čau, Saulīt. Nu, mums jāiet meklēt tas slēpnis, vai ne? Jā. Atradīsim. Te tāda smuka Latvijas valsts meža atpūtas vieta. Ir tāda nojumīte. Te ir lūk kaut kāda apraksti. Austrozes ezers tepat netālu. Jā, un tagad slēpnis esot tur augšā. Paskatās, kas mums ir pievienojas ģimenes ekskursija. Vecākā meita. Čau! Visiem sveicieni, pasaka čau. Čau. San nav redzēt, jā? Jā. Un ko es jau teicu, ka mēs ejam pēc geoslēpņa, ejam meklēt. Es domāju, tev vajadzētu atrast viņu šoreiz. Tā, sunīts arī. Riko. Un sunīts mums jānāc, sunīts sasveicinās ar visiem. Tā, mēs laižam meklēt. Slidens te ir. Laižam meklēt ar kāpjam augšā. Es saprotu to, ka šis neatrodās Valmieras novadā, uz kuriem mēs dodamies, bet iebraucam šeit, jo šis mums ir pa ceļam. Un, protams, arī parādīt jums, ja kāds šeit nav bijis. Un tagad mums ir jāatrod šeit slēpnis. Lūk, vecs pils drupas. Un te izskatās tā pastaigu taka iet apkārt. Un ten var redzēt caur kokiem cauri Austrozes ezers. Meklē. Jā, iedēvu uzdevumu, lai meklē. Protams, tā ir. Un šos mēs arī ņemam. Paņēmi, sieva? Jā. Citu paņēmi? Divus lielos? Super. Esam atbraukuši uz mūsu pirmo apskates objektu, un šis skaitās mini zoo mežiņi. Šis ir privāti īpašums, darbojās jau oficiāli 4 gadi. Protams, šajā mājā viņi dzīvo aptuveni 12 gadu, sāka visu ar trušiem, un tad pamazām visi lēnītām aizgāja. Visur kaut kāds spīlītes, vēl kaut kas droši var staigāt pie dzīvniekiem iekšā. Nu, Saulīts stāsti, kas tur ir? Tikai lien ārā, redzi? Teritorijā var droši staigāt, kur visur, kur redz. Bija kaut ko teica par aplokiem, jā, lūk, zem šīs zīmes, ja ir droši var iet iekšā, attais vaļā, aiztais ciet un droši var staigāt. Viņi nemuks ārā? Nā, es eju iekšā. Nu, kurš nāk? Nākat, nu. Čau, labais. Nu, dai mās papajā. Reku, posies, bet tā lēnītiem Saulīt mierīgi, jā? Mālac, jā. Tava draudzene, jā? Jaunā draudzene. Man draudzene ir mammas. Tu arī gribu draudzene. Vai šitais te ir ļoti skaists? Man liekas, ka tas ir... Nē, tur ir vēl melns, pat ļoti grūti ieraudzīt, bet tur stūrītī gribi spalviņu. Un te vienkārši blakus ir kazas. Nāc. Nāc, skaismās. Nāc. Te. Negrib nākt. Nu, nāc ņem. Neko. Tur vēl palika viens. Labais. Es viņu jau pabroju, bet jāturpā. Tiešām, kāds viņš maigs ir. Tāds eju, ka no muguras tur uzbruk tev. Trakie tur. Nu, paskaties. Sieva iedā man vienu burkāniņu. Es arī gribu pabarot šo. Kur viņš palika?
Reku nāc to mazo balto. Man izdosies. Dosi? Ņemsi? Nu, dāmas, beidziet. Dāmas bļaustās. Ņemat katru savu burtu. Man bail viņam dot rokās. Tu pat. Vai tētis iedod? Šeit atrodas Angoras trusis. Tie ir tie, kas ir ar garu apmatojumu. Un kāpēc viņi šeit ir atsevišķi? Tāpēc, ka viņiem ir nepieciešami īpaši uzturēšanas apstākļi. Tāpēc viņi arī dzīvo šeit, salīdzinoši vēsā, veidināmā telpā, šeit iekšā. Viņiem visiem ir iedot vārdi. Bārds, Austris, Bucis, Pulka, Cielava, Oris, Feja, Zīgis. Tādi. Visiem sadot vārdi, teikot, Tita. Neizdosies čalīt tev. Viņam tikai apēt tomēr. Kaut ko dabūja. Jā, reku jau viens jau čuk jau brien jau ir klāt. Ai, cik labi, vai ne? Paēst. Paskaties, viņam arī Latvijas cukurvistiņa. Mūsu nacionālais lepnums. Tas ir viņu nacionālais lepnums. Tas jau šitās te, kas staigā šitā, reku šite. Viņas tur ārā bija daudz. Es pat nezināju, ka ir tāds Latvijas cukurvistiņas. Un iekšā stāvlī ir gailis ar vistām. Nu, pie gailis toči nelīdīšu. Es tikai iepriekšējā reiz teicu, man trauma no bērnības un tiem gaiļiem, ka man gailis klupa virsū, kad es gāju stāvlī pēc olām. Tikai prātīgā pirkstiem, jā? Ja viņi ieķers un to nezvaļā. Paskaties, kādi zobi. Ārprāts. Ai. Pamēģinās tev pirksts saķers vai nesaķers tev? Nē. Gribi rokā? Nē, rokā ņem. Ņem rokā, čalīt. Šireiz te ņem rokā. Tas arī. Jā, labs. Es tev nepaparāju. Pirksts tev veseli. Nāc, paņem pati burkānu. Izvēlēs uz labāk. Viņa galva raustās. Viņai jau pēc inerci jau. Bet pasies, kurš ir redzējis tādu vistu? Es neesmu redzējis tādu pūkainu galvu. Šī tāda viss tas pirmā reize redz, bet reāli tagad klātienē nutrītis maz var reāli apsies kāduņu, īpatnējs dzīvnieks tāds. Nevar saprast, kāds viņam tas krams ir baigi grūtā, iedot arī bailīgi. Un reāli kaut kas neiedomājams. Šeit arī ir alpakas. Es nezinu, cik alpakas skaidās tādi eksotiski vai tādi dzīvnieki, bet šeit ir alpakas. Viņi arī spļauj man, tā liekas. Toreiz Lietuvā bija tā, ka puika nokaitināja un iespļauj viņam. Ir ok? Jā, viss kārtībā redzi. Es tavs iespļaus jums sejā ritīgi tā. Flik! Oi! Aizies gādiem zobiem viņš. Nu dod viņam. Jā. Tu aizmugurējies. Ponijas, jā. Šito var papājāt. Tur aizmugurē ir vēl divas saites stāvāk. Te tā nav sūdība. Erija, izlasi šo te. Jā, un tā ir Latvijas zilā govs. Iedomājieties. Latvijas zilā govs, tās nosaukums. Ir baltās govs, kas esot ekskluzīva, dārga gaļa esot. Es arī esmu ēdis baltās govs konservu un esot ļoti garšīga un laba. Mēs esam apskatījies, ko meitenes tur dara. Lūk, arī meitenes ir pieskārušās Latvijas. Tev bail tuvāk iet? Un tad ejam. Es gribēju dot kā māsa. Jo. Tas skaņa vienkārši. Paulīti iedevēja tā. Širā te vienkārši turējumies. Viņš jau nekož, viņš jau api nolaiz. Viņas meklē ābolus tajā tādā. Tur arī ūdenī tur varēs spainī noskalot ar. Vai arī dīķī. Iedomā, mammai piet šitā. Nē, mums. Un mums ļoti paveicās ar laika apstākļiem. No rīta, kad mēs piecēlāmies mājās, pirms mēs devāmies uz šejienu, visu laiku lietus līja. Domājam, ka būs tāds, nekāds laiks, kā parasti, kā iepriekšējā reize, kad mēs braucām uz Bausku, kad arī pirmajā dienā lija lietus, likās, kad šodien arī. Bet pasies atbraucot uz šejienu, superīgs laiks ir noskaidrojis, vienkārši super. Es ar vienu pacienāšos.
Lūdzu. Davai, nogaršo. Es arī gribu nogaršot. Cik jūs šeit daudzās? Garšīgs? Vēl gatavs. Bet mājas tomātiņš forši. Paldies. Te sētas malā, patās stūrī var arī nomazgāt rokas. Un vajag ideāli, tu atnāc uz šejienu, kaut kur tu aizies uz dzīvnieciņas, ja? Forši, par šito vajag forši padomāts ir. Reku nopērkam vafels. Oi, šitais patreiz Miķelītim vārda dienā tiek cepts. Tad mēs netiekam pie vafelēm. Patreiz jūs netiekat Jā. pie vafelēm. Te var arī, ja kas ir mājas virtuvē, var iegādāties kaut ko labumu, vafeles. Šādi te var jums parādīt par vafelītes. Tas, ko jūs varat, varbūt plovu jūs gribat, jo tas mums ir daudz uzvārīts. Plovs jums ir? Jā, Plovu. vārīts. Jā, saimnieks mums piedāvā plovu. Tūdās mēs paēdīsim plovu. Un jā, re, kur mēs arī izvēlamies. To magnetiņu, bet mēs neredzējām. Cālīši mēs tālumā redzējāt. Izvēlēties kaut kādas magnētiņas, jā, apskataties. Bet mēs redzējām tālumā, mamma. Mini zoo mežuņi, plovs. Visiem vajag garšīgi. Te ir vienkārši rīsi. Mīgs viss, kad. Gaļa un viss. Jā, garšīgi. Un kaut kāda mērcīga, man liekas. Jau kā tev? Un te arī ir sīpoliņi. Re, kur satrun sīpoli. Jā. Rozīna vai kas tāds? Kā tu rasi? Mini zoo mežiņi mēs esam apskatījuši, iztaigājuši, litīgi forši. Beigās paēdām ploviņu. Plova porcijas cena pieaugušam bija 5 eiro. Tā, un šajā vietā mierīgi, nesteidzīga ekskursiju iztaigāt. Mums aiziem plus mīnus ap kaut kādu pusotru stundu. Un, protams, atbalstot vietējos, paēdām viņu plovu. Esam atbraukuši uz mūsu nākamo apskates objektu. Esam Zilajā kalnā, Zilais kalns, vai Zilais kalns. Un esam Zilā kalna vecais ūdenstornis. Un šeit pie ūdenstorņa ir turisma informācijas centrs. Un šogad, ko mums jau pateica, ka šogad jūnijā ir atklāsies jaunais skatu tornis, uz kuriem mēs dosimies. Suņiem draudzīga vieta šī ir. Palasīt vēstures faktus par šo ūdens torni. Visādas lietas ir, arī priekšmetī no vecā ūdens torņa. Jā, ir bērniem, kuri nedaudz paspēlēties. Un tāpat arī ir makets, lūk, šis te. Kaut kas aiziet. Oi, vo. Nekā mums palīdz jau pumpēt ūdeni. Pasies, viss tek. Tur spiediens ir augstajā, ja? Vecais ūdenstornis, informācijas centrs, kur mēs bijām. Un šeit ir, lūk, taka, uz kurien jādod. Pēc turisma informācijas centrā informācijas, ko mums pasniedz, šajā pusē kāpiens esot otrais augstākais Latvijā. Esot no otras puses, otrs stāvlākums pieiet. Nav tik stāvs, esot lēzināks. Tāpatās arī esot šeit Zilā kalna veselības taka, bet veselības taka mēs nedosimies. Mēs dosimies apskatīt, tā, kur mēs sadodamies šeit. Mēs dosimies uz skatu torni. Un jā, skatu tornis ir pavisam jauns. Jūnijā tikai atklāts. Neona ir, jā. Jā. Pēc tam. Jā, Valmierā ir forši tāds bukletiņus paņemt, kas ir ceļo Valmieras novadā, paņēmām. Jūs arī varat vadīties pēc tādiem bukletiņiem, apskatīt, kur jūs vēlaties doties. Kas? Ēdināšanas vietas. Ēdināšana, naktsmītnes, visa kā. Visi aizelsušies, čāpājam augšā. Esam jau klāt, ko var redzēt jau. Tornī drīkst atrasties ne vairāk kā 50 cilvēki. Un skatu platformā katrā ne vairāk kā 20 cilvēki. Jūs šito?
tā aizskrēja. Jā. Bērni drīkst tikai pieaugušo pavadībā. Neskrien, ja? Es esmu tik maziņa. Kā tu ne? Bērns tu esi? Viss. Kāpjam. Sekot man pa priekšu. Baigais mīnus. Zini, kāds ir? Cilvēki augšā staigā, dubļaināks laiks, klopē kājas un viss caur restiem krīt cauri. Man jau, es pakaus jau uzkrita dublīšu smilts. Var jūs, ka krita virsū sākumā. Tā kā pirms kāpiet augšā, nodauzam kājas lūdzu. Hop, aiziet. Pirmā skatu platforma. Ejam ārā. Labs vai ne? Patīk? Protams. Protams. Vēl augstā jākāp. Apiesim apkārt. Es domāju, tas svaigs. Tikko pāris mēneši tam tornim ir. Brīnišķīgs skats. Tik tālu var redzēt. Nu, rītīgi tā. Nu neviens koks, nekas vispār netraucē. Labais. Šeit var apsēsties arī skatīties un tiešām neviena koka, neviens šķērslītis, kas varētu kaut kur traucēt. Bet zini, kas nav nekāda atskaites punktu, kas kur atrodas. Ko mēs redzam no šejien, te ir Kūdras lauks, te ir pats Zilais kalns, ciems. Un apkārt nevar redzēt nevienu lielo pilsētu vai kaut kādi izteikti objekti, kas tādi piesaista punkti. Skats uz leju ir vienkārši amazing. Tagad bišķi pūš vējš tā spēcīgāk. Ka mierīgi stāv, tad pilnīgi var just, ka šūpojās. Viss, mēs laižam uz Sietiņu iezi, un tad mēs dodamies uz mūsu nakts vietu, ko mēs iebukojām. To mēs arī vēlāk kā parasti redzēsiet, room tours būs, un tagad mēs, kāpjam lejā. Jā, slēpiņi jāatrod tajā ārā. Spriežot pēc mašīnu daudzuma, cilvēku šeit ir daudz, bet mums tāds, kas ir trāpies tagad, lietus trāpies, bet kā parasti mums tas ir normāli mūsu ekskursijas laikā, kad uzlīst lietas, tas ir ok. Sapumpuļojušies, satuntuļojušies. Rudens laikā tas ir must have lietiņi, paņemt lietus jaku, lai neizmirtu. Jā, tas ir vienmēr līdzi jābūt. Ja cevišķi dodaties pie dabas, obligāti līdzi. 23. gadā atzīmēs 50 gadu jubileju. Jā, un šitāds nebija pirms tam mums, kad mēs pēdējo reizi šeit bijām. Te ir piknika galdiņa, liels laukums, mierīgi var celt telti, atpūsties, čilot. Ir vieta, kur hamokiem takām. Te var mierīgi čilot. Tā, tūtās noiesim lejā. Bildi vajag, ja? Dai, visi tagad skatās, iepauzēt. Tā, pagā. Neko, te ir avots nāk ārā no ieža. Un šis te viss tā, ka sanāk tā, ka Sietiņa iezas. Šeit te viss sākās un tur tālāk projām. Un tad mēs aiziesim, tūtās redzēsiet arī. Bet šito es nebiju zinājis, tad tādu redzējis, ka te nāk avots ārā. Jā, bet īsumā labs. Bez piegaršām. Garšīgs? Ir ok īsumā. Pagaršo. Jā, šis ir labs. Šitais ir labs. Šito var dzert. Diemžēl geokešiņu nesavākt. Otrpus krastā. Nekas, nākamais kaut kad no otras puses mēs centīsimies piebraukt varbūt kādā reizē, kādā moto izbraucienā vai citā ekskursijā. Mēs šeit ziemā uzcēlām pagājuši, kad tāda kā liela sniega vīra. Kurš bija lielāks par manīm. To video var redzēt visu. Man liekas, ka YouTube'ā bija, vai ne? Jā, tas bija učinente. Un te padās pasies, redzam, mēs varam pieskārties atsegumiem, bet atceramies, cenšamies neskrāpēt, nebojāt dabu, lai šie te kultūru vēsturiskie pieminekļi, mantojumi, visi šādi te atsegumi saglabātos mums pēc iespējas ilgāk un varētu priecēt šiem skaistiem skatiem vairākas paudzes.
Un šitais te kādreiz pēc vēstures bildēm esot bijis daudz lielāks, bet tagad viss tas ir nograusts. Cilvēki ir iztaigājuši, nokasījuši, izkasījuši. Daba, protams, to viss ir tāds maziņāks palicis. Bet tiešām tā skaisti ir. Lūk, šeit. Jā, šitā vieta ir īstenībā tā forša. Tāda mierīga. Apstājies un pavēro dabu vienkārši un paskaties šeit to atsegumu to. Ļoti, ļoti skaisti. Vajag apstāties vienkārši un paskaties uz abām pusēm. Uzņemt kāds bildes, storijas droši, padalieties ar citiem, ar jūsu iespaidiem. Un šitā siena vislabākais vispār izskatās. Šitā te vieta rītīgi labi tāda. Un šitā vispār laba vieta izskatās. Vienīgais mīnus, kad viss ir šitā te izkāpaļāts. Kā saka, izskrāpēts, izkāpaļāts. Un tikko pat arī gadījums bija vecāki pat bērnam saka, ej, kā piekšā, tur, jā. Alā, kāpēc? Vecāki, nemāciet bērniem. Jūs jau parādat viņam slikto piemēru, stāstat to uzkāp, jā. Un pēc tam mēs tikai domājam par to, ka daba tiek iznīcināta, tāds iztaigāts, tas ir saplēsts, jā. Bet mēs paši pieliekam roku pie tā, lai kaut kas tāds notiktu, lai kaut kas salūstu, atsegumi tur tiek iznīcināti. Nerunāsim par dabas stihijām, ka kaut kas tur izdarīs, bet nepieliekam roku pie tā, lai mēs kaut ko paši iznīcinātu. Un atcerieties iepriekšējā video, kad mēs bijām šeit, kas man visvairāk patīk, šis te labais skats bija. Sitiņas, manuprāt, vispār ir ļoti līdzvērtīgs ar līču lanģu klintīm, pēc iespaidiem, pēc tā, ko jūs varat pieiet klāt, tuvumā, redzēt, baudīt un tiešām iespaidīgi. Un vispār vislielākais balto smilšu akmeņu atsegums Baltijā lielākais. Pat gribās, ja godīgi gribās iet apakaļ. Paši to paši tā, ka skrīties. Jo, jā, tā kā ir īsti, tāpēc neskrieniet. Metot loku ap Sietiņiešu taku. Šeit ir piemiņas vieta, bet šeit nopiec. Bija grūti? Bikiņi, jā. Bija, jā. Jau arī bija grūti. Tā, viss, ko varat atpūsties pie piemiņas akmeni. Un šeit šī te pastaigu taka trepe, kas nāk augšā. Un šeit taisni paskaties, gauju var redzēt. Lielisks skats ir. Tagad piezūmoju. Un šādi var redzēt gauju garinis no augšas. Labais. Dāmas atpūšās. Un šeit ir piemiņas vieta. Skaties uz skaistu Latviju un priecājies par to. Tāds piemiņas akmeņš šeit ir, kas ir uzstādīts 1927. gadā un atjaunots 2008. gadā. Sietiņies būsim apskatījuši, jādodas uz Valmieru. Tagad mēs dosimies uz Valmieru. Pagaidīs, kad meitenes atpūtīsies, ievilks elpu. Jā, mēs tagad dosimies uz Valmieru, iebūkoties mūsu apartamentos, un tad jau skatīsimies mums vakariņas, kafejnīca, kaut kāda veikals, pastaigās pa pilsētu, varbūt kaut ko paskatīsim, apskatīsim, un tad jau tiekamies mūsu apartamentos un ātrais rūmtūrs. Kurš tur roka liks priekšā saulī tu? Davai, liec roku priekšā, tiekamies apartamentos. Mēs bišķiņ pātri noņēmām roku, neesam vēl apartamentos. Mūkam, davai skrienam, lietas sāk gāzt. Bet sunīts jau sāka skriet prom no mums. Jā, skrienam uz mašīnu. Sāk galīgi slapji būsim. Laipni aicināti visi. Do 5. Tā, tad te mums ir koridors, tipisks dzīvoklis, apartamenti. Tad šeit ir viesistaba tāda liela, kur ir šāda vienvietīgā gulta, divāns, televizors, skats uz sētu. Tad šeit mums ir virtuve. Viss mums, kas ir cepeškrāsnes, instrumenti ir, šķīvji ir, tad var mierīgi šeit pagatavot ēst. Cepeškrāsnes ir, gāzplīti, elektriskā plīts ir, teikanna, leduskaps.
Koridors plašs. Tualete, sānmazgals. Duša. Viss ir super. Un tad rekur ir viena divvietīgā guļamistaba, atsevišķs gultas, spoguls. Un šeit ir loģija balkons. Baigi forši tādi, omolīgi. Un tad šeit mums ir vēl viena istaba, double bed. Un kaut kā tā, forši, nekāda vaina. Un izmaksāja mums šis visai ģimenei, vairākiem cilvēkiem, ko mēs bijām plānojuši, 80 eiro uz vienu nakti. Super, diezgan forši, normāli apartamenti, tipiski parasts dzīvoklīts, nekāda vaina. Diemžēl sanāca tā, ka pulkstenis ir diezgan vēls, sestdienas diena, tad daudzas ēdināšanas iestādes ir varās ciet, un mēs nepaspējam. Tad viena laba izvēle, kas ir populāra, kur es esmu bijis arī vairāk kārt, tas ir šeit Bastions. Tā, kas mums ir? Salātu bārs ir. Es noteikti kaut kādus salātus gribēšu paņemt, un tad noteikti paņemšu kaut kādu siltu ēdienu. No salātu bāra šeit, un tad arī tāpatās arī šeit siltais ēdiens kaut kāds ir mums. Esam beidzot tikuši pie savām vakariņām. Visiem labi ēst, kas skatās mums, jā? Un šeit ārā arī, ja kas vasarā var apsēsties. Es teikšu tā, šoreiz kaut kas mums īsti netrāpījās. Varbūt tikai tāpēc, kad tuvojās slēgšanas brīdis, bet 75% ēdiens bija augsts. Man kotletes bija augsts, vienīgais, kas man bija no siltā ēdiena, tas bija krūtiņa, tā bija silta. Pārējais jums ar mums bija augsts, jā? Man vienīgajai bija viss silts. Jā, nu tā kā, nezinu, vai tas mums vienkārši trāpījās tā, bet tāds fakts bija. Tev ir vīns, viņam ir pieaugušo. Jā, labi, tad par pirmo dienu priekā meitenes. Jā. Labrīt. Rīts sākās ar suņa pastaigu. Jā, šajā dienā bija jābūt labam laikam. Kā mēs redzam, suns pat negrib iet ārā. Suns, ejam pastaigāties, vai ne? Jāiet pastaigāties. Labrīt visiem! Paskatās, kā laiks ir noskaidrojies forši. Tagad saulīte spīd, un mēs dodamies mūsu ekskursijā uz mākslas harmonija, fantāzija, neonija. Ejam iekšā. Skatīsimies, ko tad mums šeit neonija Valmierā piedāvā. Tā, magnētiņi arī ir. No neonijas magnētiņš būs jāpaņem arī. Biļešu cena vienam pieaugušajam 4,50 un bērnam 3,50. Aptuveni ekskursijas ilgums ir ap pusstundu šeit. Tad mēs jau varam iet iekšā? Labi, un tad dodamies iekšā. Es negarantēju par to, ka jūs kaut ko tagad redzēsiet daudz, tāpēc centīsimies jums nodot maksimāli to visu, kas ir redzams šeit iespējams, tāpēc baudiet, ko mēs šeit redzēsim. Fonā skan melodija, lēna, maiga melodija jātur iekšā. Teksts lūdzu, un tagad jūs varat iepauzēt, un tagad iepauzējiet. Kā jau minēju, šeit ir tumšs, un lai jūs saprastu katru ideju, kas šeit ir, jums ir noteikti obligāti jālasa šie te stendiņi, par ko ir aprakstīti. Mierā, klusumā, visu izlasīt, un tad jūs apmēram sapratīsiet to domu, ko viņi šeit grib jums iedot un parādīt.
Cik gaiši. Es nezinu, ko lai īstenībā saka. Šito vietu jābrauc lēnām, baudīt mierīgi, bez steigas. Vispār tā, lasīt un neskrienot. Izbaudīt katru detaļu. Tiešām cilvēki ir ielikuši tādu baigau enerģiju, baigau mākslu un ideju. Vai ne? Atbrauciet paši, sapratīsiet. Man patīk 2 telpas. Man tie vārti patiktu pēdējie. Pēdējie vārti. Man arī. Un tev? Pēdējie. Tu jau esi otro reizi. Jā. Bet te ir daudz, kas tagad pārtaisīts. Savādāk nekā pirmā reizē bija, ja? Pirmajā reizē bija mazāk, Jā. tagad ir vairāk. Forši. Jā, reizē gan jau skrēja. Kā citi bērni, vai ne? Mums tāds neliels city tūrs tagad. Staigājam. Aiziesim, pirms mēs braucam uz Beverīnas labirintiem, bet mēs pastaigāsim, aiziesim līdz parkam, līdz krācītēm. Te mēs arī staigājam pāri pa šo te skaisto tiltu, pāri Gaujai. Varam pavērot. Te ļoti daudz, kur var pastaigāt pastaigu takas gar pašu Gauju. Var aiziet tur, vai tajā virzienā, tad uz otru pusi. Šeit arī, te mēs dosimies par šo te pastaigu taku maliņā. Apiesim apkārt un līdz krācītājiem aiziesim. Meitenēs pasmaidam. Un atkal sāk smidzināt lietus. Tas visu laiku mums ir komplektiņā. Esam atnākuši uz vienu no, es nezinu, vai priekš vietējiem šī vieta skaitās populāra, bet priekš turistiem viņa skaitās forša populāra vieta, kur ar smailītēm, vai kā tur pareizi saukt, kanoē, laiviņām, cilvēki te pa Gauju sporto. Te ir karodziņi, ūdenī redzam, foršs krācīts, akmeņi, diezgan tāda interesanta vieta. Un vasarā te ir daudz cilvēku, es esmu bijis arī vasarā, čilo, atpūšos, forši sporto, diezgan interesanti paskaties no malas, kā cilvēki tajā tam smailītē mēģina te sporto un airējās un ņemās. Un forši tāda vieta īstenībā Valmierā, tāds Gaujas epicentrs, kur var turisti vērot atraktivitātes. Neskatoties to, ka laika apstākļi nav baigi pateicīgie un silts. Un tad te mēģina sportot. Lūk, redziet, turp apakaļ vingro. Un šī izskatās visspēcīgākā krāce, kas ir šajā te vietā. Tūdās mēs pieiesim tur pie maliņas klāt tuvāk. Varēsim redzēt. Ir rolis vai nav rolis? Ir? Čau! Sporto? Kaut ko bišķi. Augsti nav? Patīkš tā lieta? Tagad līmenis ir zemes vai augsts? Ļoti zemes. Mēs arī atbraucām ekskursijā pa Valmieru, te tā, pa novadu. Es jau skatījos vakar. Bija storijā. Nu jā, tad šitais būs viss jāsamontē tagad. Jā. Jāsaliek. Varēs redzēt. Kaut ko. Bijām uz Neoniju. Tagad brauksim uz Beverīnas. Cerams, ka noskaidrosies. It kā solīja labu laiku. Redziet, cilvēks var arī satikt pazīstams, vai ne? Nodos veiciens YouTube visiem. Jā, Cēsīm, čau, jā. Braucat uz Valmieru, uz Cēsīm. Iedalties Gaujas mežonī. Labais.
nu beidzot saulains laiks ir parādījies, lietus ir beidzies, un mēs esam atbraukuši uz Beverīnas labirintiem. Daudz visādas konsultācijas un interesanti bērniem. Tāds apaļš krūmājs, tas labirīns pat no Ligzda. Iesiet pa labirintu, kamēr tiksiet augšā piekusīsiet, tur ir augšā olas, uz kā pasēdiet. Eiesim bišķi uz priekšu. Nezastūrīti ir putni ielā, skatīsiet visādi būrīšus, ir arī tādi, ka var iet iekšā fotografēties. Bērnos krājās liela bumbas, uz viņām virsū nekāpjam, bet daudzīsim ārā negatīvo enerģiju. Teiksim, bērni var ielikt vecākus pa vidu, paši apkārt un var daudzīt tās bumbas. Ar rokām, ar kājām, ar galvu, ar dibenu. Čau, Madariņa. Un rekur, redzi? Līdz šeinē. Tātad mums viņu jādabūjas šitā, šiten. Un tā bumbiņa jāliek viņa, jā? Šiten. Te ir īstenībā visa kā tik daudz, ka te pat nevar saprast, kur sāk. Kaut ko mums stāstīja, kad te visādas rotaļas ir bērniem un spēles, un kaut ko minēja vairāk nekā 100 spēles esot. Dambreti spēlēt, šito var kustināt. Davai nostājamies vairāk, cilvēki te jāstāja. Nu, kā paukšā? Tur vēl vienam vajag. Nu? Sieva pieturies pie koka. Nu, sieva, davai, vēlēs. Vajag uz savu pusi. Spied augšā, spiedies augšā, celēs augšā vo. Es neesmu tik smaga. Pagaidi. Nesanāk vo. Iermeņas nav no labi, šitais tad būs. Šitais un te vo šitā. Un tad tur apakšē jau iegriezīsim šitā. Un tad mums ir bilde. O, super mums sanāca. Šities interesanti skečī bišķiņi. Izskatās gan jau tīzlīt no malas. Šitais labais tāds neliels challenge. Tāds tīzlums, ne? Iekšā bišķiņi. Tev līdzsvars. Kontrole par augumu. Dod redzēs, kā uz laivos iet. Traumpunkti. Te jau nevar uzkāpt. Zini, kas te ir? Vajadzēja platāk tās malas. Tā jau viegli nokāpt īstenībā bija. No sieva. Ir jāiet. Labi. Nu, vēl bišķiņ. Davai. Sanāk. Nu, pēdējais solis. Ir. Dopiec, labais, sanāc tev. Nu, cel, kurš tu domās? Kas? Šito pacelt. Es domāju, jā, nu cel, kur tu jūties spēcīgāk. Tad parādīt, jā. Ar vienu roku? Nu, tu vari ar vienu roku, davai ar vienu roku. O, neko. Labs, jā? Nu jā. Easy. Bajam pēc smagākais. Kurš ir šitie? Es nezinu. Šitas bišķi smagāks. Labi. Un šito? Nu, baigi. Nu jā. Labais. Super. Kas tas tāds bija pa pukšs tāds? Tev taču tur nekur neaizlidoja viņu. Mēģināsim vēlreiz. Dai, es tagad pamēģināšu. Kas tu tur? Tāds pukšķīts. Tagad paņems otru. Tālāk viņi lido vai nelido? Tas vēl tuvāk. Tas vispār nestrādāja kārtīgi. Norauj jumtu. No. O.
garām. Nu, ko es saprotu šeit, tas ir točs, ko mēs visu silmu mēs nevaram parādīt šeit, vai ne? Te ir tik daudz visa kā, kad Jābrauc pašiem. jābrauc pašiem. Jā, nu te ir nereāli parādīt visu tik daudz, tas spēles ir, te var katru, te ir viena, gan arī 2 sērijas tikai no Beverīnas labirintiem vien tikai sanāks, te ir nenormāli daudz, kur staigā. Un mēs pat neesam kaut kādu ceturdaļu izstaigājuši, kad tik daudz visa kā, tāpēc noteikti, ka brauciet paši, baudiet šito te vietu. Parādīšu jums tāds virspusē dažas vietas, lai jums ir tāds priekšstats, kas šeit ir. Šeit. Tā, mēs ejam šeit. It kā mēs esam te patās, bet nav. Jāiet šeit, tad ejam šeit. Un esam atraduši. Esam uzkāpuši augšā. Un tur mežā, reku te patās arī vēl viens labirints. Dosimies tagad uz meža labirintu. Teritorija ir diezgan palā. Reku viss tās rotaļas te ir no augša dīķīts. Jā, tā kā braucat, baudiet. Oi, galvenais nepaslīdēt šitai slapjā laikā. Putnu iela. Šis te labirints mežā, Putnu iela. Tātad par putniem te ir grāmata. Ūpis, bezdelīgas cikspārnis, bezdelīgas dziesma, pūces dziesma, vārna, krauklis, baloža dziesma. Te ir tāda informācija, kur jūs varat palasīt pār putniem. Pelēkais mušķērājs, Putnu iela 2. Un mājiņa dzieds. Šādi te baigais tāds tunelis, kas iet cauri mežam. Kas te mums šajā lādē te ir? Jā, labi. Vērsim ciet, lai paliek. Skatīsimies, kas ir raganas mājā. Ko jūs darāt? Tās tik raganas. Tas ir galvaskauls. Nevar saprast īsti no šitā meža. Viņš ir uztaisies tā kā mierīgi pasaka mežs un arī izskatās tāds bailīgais. Galvaskausi vēl kaut kas, skorpions. Klopē ciet. Viss. Tur nav vienīgi naglas. Sieva, kurš ir tavējais? Man nav neviena. Man jau kā likās, ka viens točnē ir viņai. Tāpēc, ka šitais ir. Nu, kas tas ir? Tur, Ārprāts, čūska, nu nē. Kobra. Kastaņi. Nu nē. Tev nav jāskatās. Un kas te ir? Te ir osti. Latvijas siers. Pasmaržo, viņš arī tā arī garšot. Viņa kādam ir... Viņa jau ir sapelējis jau pēc spēlējuma jau tāds. Viņš arī kā smaržo tā garšo Latvijas siers. Pat negribās ostīt. Tā ir roze. 12 dienu zeķis. Nu, aptuveni apmēram tāds. Tas ir īsts. Šito pamēģini. Kāda kumelīša tēja. Tagad šito. Kumelīte, Tagad jā. šito. Ir neklis. Tati, saturu Kur tu saprast, kas tāds ir tausta šito. Pasmaržo, Madara. Pagaid, to ieliec atpakaļ, kur viņš bija. Kas tur ir? Kā kā grūti saprast, kas tāds ir? Nezinu, bet labi smaržo. Jā, ziepes. Baldriāns? Nu labi. Akans 4 papīrīts, 1, 2, 3. Sāc. Dai. Es tev uzdāvināšu vienu. Ņem. Un nav. Viss neizšķirts. O, ir. Ļoti labi. Pirmais ir, vai ne? Ir. Te tagad tāds bija jābūt tādai reklāmiņai. 3 hours later. Tā vai viss pietiks, nevar vajag dabūt. Pagaid, vēl vienu mēģinu. Nesanāks? Nu, nesanāks. Tas būs ļoti ilgi. Nu labi. Viens tev godīgi sanāca. Es to daru! Es to daru! Jā, super. Šis ir pirms. Iedos 5 tagad. Nu, es nevarētu. Nu, mēģini vēlreiz.
Redz, kas sanāk. Nesteidzies. Labi, malācī. Iešu apakaļ, mums ir nolikt. Jā. Jādabū, kurš dabūs pirmais bumbiņu šeit iekšā. Tas ir donkrats. Ir jāgriež, jāceļ augšā. Bet es to nemāku darboties. Mācies? Tur ir šeit viens. Šitā te. Tur jau griez. Taisni šitā tur. Tur taisni. Pagaidi. Bet viņš neiet Šitā. tā. Ot, un tur. Viņš bija ieklemējis. Nebija ieklemējis. Bija. Es vinnēju. Jā. No tagad droši rakstiet komentārus, kam ir bijis šāds te Rīga 17, Rīga 91. Šitie vēl izmazgājās, un šitas bija ko izgriezt. Māsa zina, ar ko šito regulē? Zini? Šito regulēja atstarpi. Augstāk, platāk. Jā, un zini, ko es parasti darīju? Bāz pirksts iekšā, cik ciešas viņas, cik dziļo ribā. Es kaut ko tam līdzīgi ar darīju. Tā bija vesela atrakcija. Jā, kurš to nedarīja, ka bāz iekšā šitā pirksts un mēģināja? Arī darījām tā. Nevar tagad. Es atceros, mums bija laikam Rīga 13. Es redzu, ka te ir vēl 2 dažādi mobiļi. Man liekas, ka tu baigi neko viņa neašanās. Un kas man patika vēl darīt, kad ūdens griezās, kad šo te pirksts pa viņu tā drrrr, tad viņš griezās un tad varēja. Šīs ir labs. Esam šitās daudz spēles. Šitas ir skvošs. Neku skvošu, ko var daudzīt. Uzdaudzam skvošu. Viņš ir neslīda. Spēles esam uzspēlējuši, un tagad ir šāds labirints, kur ir 18+. Man ir 19. Nedrīkst. Bet, diemžēl, YouTube neatļauj šādu filmēt. Nezinām, kas tur ir, tāpēc šo mēs nerādīsiet. Ir jums iespēja pašiem braukt uz šeit, iziet šo te un redzēt. Tā kā šo mēs nerādām, mēs dodamies iekšā. Ļoti daudz ko izteigāt. 18+. Taka labirints ļoti garš, 600 metru plus mīnus. Apskatījām, tāpēc paši braucat uz šeit skaties. Un rotaļš pieaugušajiem mazajiem jau piekus, jā? Kā jums šities? Bija to vērts braukt par uz šeit? Jā. Jā, bet noteikti saulainā laikā, tā, kad lietas nav un dubļi nav. Jā. Kas jūs vairāk patīk jums? Tausti un osti. Tausti un osti. Latvijas siers jau, jā? Jā. Jā, tā kā droši braucat uz šeit, te ir daudz, kas interesants. Man tiešām arī patīk tās galda spēles. Tās galda spēles atrodas tajā apkārt dīķim pie tā tornīša un īstenībā ļoti superīgi. Nenormāli ļoti daudz ir. Valmieras novads, apskatījām dažādas vietas. Cerams, ka jums patīk, cerams, ka kaut kāds idejas vēlaties arī no mums. Rakstiet komentārs, kura no šīm vietām jums ir patikusi, vai esat bijuši kaut kur. Noteikti jāizdara kas. Iesiet like, rakstiet komentārus. Jā, un dalieties ar šo video pārējām, lai arī pārējā kaut kur dodās dabā. Tiekamies nākamā ģimenes ekskursijā. Čau! Mēs laižam mājās. Pirms tam vēl jāpēd, vai ne? Jā. Garš ceļš tālāk. Laižam. Tā. Jā, un paldies Beverīnas labirintā saimniekam par šo te super lielo entuziasmu šo te visu uzturēt, iekārtot, atjaunot, veidot kaut ko jaunu un tam līdzīgi. Te viss ir super. Paldies. Paskaties, kas tagad notiek. Sāk smidzināt tieši paspējām laikā, kad viss beidzās. Viss beidzās un dodamies mājās. Visu laikā sākās vētra.